Slavu Dievam par šo dienu. Vējš ir pierims, un es jums gribu šodien mīļā liecināt par svētā gara dāvanām. Lai varētu izglābties, lai neienāk tēlē neviens, lai netiktu apmuļķots un apmānīts ar viltus mācībām. Lasīsim visriktīgāko mācību no svētajiem rakstiem, no Bībeles, un tur ir skaidri un gaiši rakstīts. Un tā es tagad jums lasīšu no Lūkas evaņģēlija, ko teica pats kungs Jēzus Kristus, no 11. nodaļas. Un es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, laudzinājiet, tad jums taps atvērts, jo ik viens lūgdams dabū un meklēdams atrod, un kas klaudzina, tam top atvērts. Ja kādam tēvam jūsu starpā dēls lūdz maizi, vai tad viņam dos akmeni, jeb arī, ja zivi, vai tas viņam zivs vietā dos čūsku, jeb arī, ja lūdz olu, vai tas viņam dos skarpiju. Ja tad jūs, kas esat ļauni, mākat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik vairāk jūsu debesu tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdzās. Tad redziet, šeit ir skaidri norāda, ka svēto garu var iegūt lūdzot, nevis tā sapņojot vai domājot, kā citi domā, viņi tur kristās rokām mahā, tur Dieva Tēva Dēla Svētā gara vārdā, un kad viņi nokristītu ūdenī Dieva Tēva Dēla Svētā gara, bet vajag, lai svētais gars iekš mums būtu un caur mums runātu, un tāpēc viņi tāpat nevar dabūt ūdens kristībā un ar roku manipulācijām, bet viņš ir jālūdz, debesu Tēvs, kristī mani ar svēto garu. Kristī mani ar svēto garu. Tā es arī kādreiz, kad saņēmu šo atklāsmi, izlasīju šo dievvvārdu, es mācījos luterāņu seminārā, un es tad uzzināju, ka ir vajadzīgs svētais gars, kaut gan tur par to nemācīju, bet es dabūju dzirdēt no citiem ticīgiem. Un tad es sāku lūgt debesu Tēvs, un uzreiz man nebija dots svētais gars. Es varbūt pēc kādu mēnesi, es braucu mašīnās, gāju pa ielu un visur lūdzu, es saku, debesu Tēvs, dod man lūdzu, jo stāv rakstīts, klauvējiet un klaudzinājiet. Tad jums taps atvērts, jāklaudzina. Debesu Tēvs, tu dzirdi mani, dod man lūdzu svēto garu. Jo ūdens kristība ir piedzimšana no ūdens, bet jāpiedzimst vēl, kā Nikodēmam Jēzus Kristus teica, no svētā gara. Un tur arī skaidri teica, kas nepiedzimst no svētā gara un no ūdens, debesīs netiks. Un tad es jums gribu izlasīt vēl tādu vietu, kur ir rakstīts korintiešiem, kur apostols Pāvils raksta korintiešiem. Un, kā mēs zinām, apostols Pāvils ir atzīts arī no Pētera, kas ir Pēteris ir apostols iecēlis pa galveno apostolu no Jēzus Kristus. Viņš teica, ka Pāvils pēc dotās Dieva gudrības, ko daudz sagroza priekš savas bojājas, Pāvila vārdu sagroza. Tā mēs redzam, daudz ir ieviesušās viltus mācības, tā saucamie kristieši, kas nesludina to, ko māca apostols Pāvils. Kas mums Pāvils tā es dzirdēju daudzreiz, ja? Bet Pāvils ir teicis, ka es jums rakstu Dievu pavēles, tās ir Dievu pavēles. Un ja Pēteris pavēlēja, kad ir teicis, ejiet, nožēlojiet grēkus un kristieties, tad saņemsiet svēto garu. Tā ir pavēle numur 3, saņemt svēto garu no sākuma, nožēlot grēkus, tad ir kristīties ūdenī, un tad 3. pavēle ir saņemt svēto garu. Un ko raksta Pāvils šī sakarā? Viņš raksta, jo, kad es Dievu lūdzu valodā, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts augļus nenes. Jo, kad es lūdzu mēlēs, ar šatare Jēzus ar fatara menes, tas ir valodās, es nesaprotu, ja es nelūdzu Dievam izskaidrojumu. Vienkārši, runā gars ar manīm, ar šatare gebera hartu, ora pārte, ketura hatra men, bet es nelūdzu Dievam izskaidrojumu, un tāpēc tas vienkārši notiek runāšana mēlēs garā. Gars runā. Bet viņš kaut ko konkrēti runā, protams. Viņš aizlūdz debesu Tēvu par manīm, kā stāv rakstīts noslēpums. Garā jālūdz, ir, teiksim, tā kā Jūda raksta, apostols Jūda, viņš lūdziet Dievu vissvētākā lūkšanā, tas ir svētajā garā. Bet miesīgi cilvēki, kam nav gara, viņi ir miesīgi, viņi atšķir sevi no kopīgās ticības. Kopīgā ticība ir, kad mūsu Dievs kristīs svētā garā, tad mēs esam vienā miesā. Un tā tur tālāk stāv rakstīts, kas tad ir, es pielūkšu garā, tas es runāšu vienkārši, ko gars saka, barā šadra bardo kolā harta keturahatan, bet es pielūkšu arī, ka var saprast. Es dziedāšu garā, bet es dziedāšu arī, ka var saprast. Tas nozīmē saprotamā valodā. Teiksim, ja man kā jēkabām nakts satumstu,
uz akmens kopiņās tāda dusētu. Nu, tas ir saprotamā valodā. Bet garā arī jādzied ir, tad teikts, citādi, ja tu Dievu slavēsi garā, gan tas, kas nesaprot, uz tavu pateikšanu, kā var sacīt āmen. Un tāpēc ir teicis, dziediet ar prātu, ja, nu, saprotamā valodā, un dziediet garā. Jo gars mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu aizlūgt Dievu, jo tā ir visvētākā lūkšana, kā apstulis Jūda 1. nodaļā raksta. Visvētākā lūkšana ir lūkšana garā. Nu, tāpat arī dziedāšana garā. Rabārteketos arafatramen, tehis, slava тебе. Славлю Тебя, аллилуйя, 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 berhassen Sie gebentus erfatramen, gebentus, aber hassen gerben allargen techis, aber schatra per tegitura fatramen, iben allargen ura fatramen, er schatra per tegitus, alleluia, 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 alleluia. Hassen sie Israeler, harteketer hassen sie, iber hassen sie Israeler, hassen sie, geben tu sarashates, apžēlojies Izraēl Dievs, apžēlojies Izraēl Dievs, apžēlojies. Un es svētīju jūs mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā, lai Dievs jums dod saprašanu, izmaiņu visās lietās mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Esiet svētīti. Amen.